ir interesants moments, ar ko es pēdējā laikā ļoti bieži saskaros savā dziedniecības praksē, kad tiek konstatēts fakts, ka cilvēks, kuram ir lielas problēmas un viņas var atrisināt ļoti īsā laikā, neskatoties uz to, ka viņam tiek piedāvāts loģisks vienošanās līgums par to, kad pie konkrētiem apstākļiem ar konkrētām lietām viņa problēma tiks atrisināta, tad ar līgumu, uz līguma pamata, kurā ir ierakstīts, ja tiks pārtrauktas sesijas vai netiks iegūts rezultāts, nauda tiek atskaitīta atpakaļ cilvēkam. Cilvēks, tad, kad viņam nosauc summu 1000 vai 2000 par kaut kādu būtisku problēmu, vai pat 800, kam no mazāk naudas ir, varbūt nevar maksāt, un tad vienojas pa zemākām cenām, mazāk sesijas vai kaut kā tā. Un viņi nav gatavi samaksāt par savu veselību. Viņi ir gatavi iet taisīt kaut kādas mistiskas analīzes, kuras būtībā neko nedod. Tur ir gudri skaitļi, holesterīns augšā, kas tur uz lejā, vitamīni, dzels, priekš kam. Analīzes pēc būtības nav vajadzīgas. Es dodu cilvēkiem konkrētu sistēmu, pēc kādas var cilvēks dzīvot, un viņam šīs problēmas atkrīt. Tad ārsti, analīzes un veselības problēmas. Arī onkoloģiskos slimniekus var izārstēt viegli, tikai ar onkoloģiskajiem slimniekiem ir problēma tā, ka viņi galīgi negrib palikt dzīvi. Jo cilvēkam ir tādas zemapziņas programmas tik smagas, ka viņš ar viņām netiek galā. Un ļoti maz šo cilvēku patiesībā tiek galā, pat tad, kad viņiem palīdz profesionālā līmenī. Un tas ir interesanti un aizraujoši, kā šīs te zemapziņas programmas strādā, un kā cilvēki netiek galā un iet pret pilnīgu loģiku, ja tu cilvēkam onkoloģiskam slimniekam, kuru var glābt 2 mēnešu laikā, kuram saka, ka tūlīt viņš mirs ārsti un ka nevar viņu glābt, tad es skaidri redzu, ka tur var ļoti vienkārši viņu glābt, ja viņš pats grib. Cilvēkam jautā, cik tu esi gatavs stundas dienā veltīt šim te un cik tev tas ir svarīgi. Un cilvēks mierīgi var atbildēt, ka viņš ir gatavs tikai 3 stundas dienā veltīt tam, lai viņš paliktu dzīvs. Tas ir šokējoši, bet tas ir fakts. Tad pēc tā var spriest, cik smaga šeit tā spēle ir ar to visu būšanu. Un cik cilvēkiem šīs te programmas spēcīgi ietekmē viņu dzīvi. Un tai pašā laikā var redzēt, tad, kad tie cilvēki, kam ir lemts, viņi rīkojas, viņi sasniedz ļoti labus rezultātus. Un kādreiz es par to pārdzīvoju, kā tā, tu redzi, cilvēkam var palīdzēt, bet tai pašā laikā viņš nemaz to negrib pēc kritērijiem, tu skaidri redzi. Tad jāsaka tā, kas grib, kam ir lemts, tas nonāks. Un arī tas, ka es nesēžu baltā halātā un man nav aizmugurē diplomi, tas man galīgi netraucē sastapt cilvēkus un viņiem palīdzēt. Jo tam, kam ir šī te loģiskā domāšana vēl palikusi, viņš noteikti skatās uz to realitāti, ja, kas notiek. Jo patiesībā jau cilvēki šobrīd medicīniskajā sistēmā maksā miljardus. Milzīgas summas maksā. Ne par ko principā pārsvarā. Es nerunāju, protams, par tādiem ārstiem kā ķirurgiem, kas dara mehāniskas lietas, un vēl dažiem unikāliem ārstiem, kas nodarbojas ar patiesi vajadzīgām lietām. Bet pārējā tā masa, kas tās zāles raksta un stāsta, kāda tev ir slimība, un tur nekādas jēgas nav. Un patiesībā jau, ja 2 vārdos jāpasaka, tie gudrie nosaukumi, tie gudrie skaitļi, ko tur mums māca un sauc, viņi ir pilnīgi bezjēdzīgi, jo princips ir viens.
cilvēkam ir tikai viena lieta jādara, viņam ir jātur stingra sava imūnā sistēma. Un tur ir skaidri zināmas lietas, kā viņu pareizi turēt. Un visšokējošākais ir tas, kad aptiekā jau nekas nav jāpērk. Man zāļu skapītī stāv divas lietas – soda un ūdeņraža pārskābe. Un, lai vitamīnus gūtu, redziet, es šeit mežēju un es tūlīt lasīšu. Tāda gārsa, nātres, unikāli augi, ko neviens nenovērtē. Un pat lāga nezin, kā viņus lietot pareizi. Toties zin ļoti tējas un visu kaut ko tādu, kas tiešām pavisam savādāk ietekmē to organismu. Tas efekts ir ļoti minimāls. Ja? Tur daudz kas ir jāzina, lai tās tējas pareizi lietotu, lai nesēdinātu citus orgānus, lai tiešām darītu to, kas vajadzīgs un nedarītu to, kas nav vajadzīgs. Cilvēkam vienkārši jāieslēdz loģika. Es šīs lietas visas zinu. Es esmu guvis milzīgu pieredzi savas dzīves laikā. Esmu arī ilgu laiku darbojies Ekvadorā ar šamaņiem džungļos un arī strādājis pats kā šamanis, piedaloties un vadot arī dažādus retrītus, ajavaskas retrītu, tur kambo retrītiņu un sēņu retrīti un kaktusu retrīti. Ļoti interesantas lietas esmu darījis un tā pieredze ir liela un principā es droši varu teikt, ka cilvēks var būt vesels pilnībā, viņam nav jāslimo, viņš nevar saslimt, ja viņš ievēro būtiskas lietas un attīra savu zemapziņas programmu, visu to lērumu, kas ir uzlikts bērnībā, skolā un tā tālāk arī dzīvē dažādi uztraukumi, bailes, kas arī uzliek kaut kādus uzlikumus uz tām pamatprogrammām. Tā kā arī esmu beidzis Amerikas hipnozes akadēmiju, kurā veiksmīgi startēju un arī ieguvu milzīgu pieredzi gada laikā. Un šobrīd jau vairāk kā gadu strādājot, arī praktiskās iemaņas ir lielas, neskatoties uz to, kas ir personīgi dzīvē atrisināts, sākot no visām kaulu problēmām, asinsvadu problēmām, nieru problēmām, aknu problēmām, plaušu problēmām. Praktiski ir grūti pateikt, kāda vieta manā ķermenī nav bijusi ar problēmu. Un šobrīd tās zināšanas un tā prakse un tā rīcība ir devusi fantastiskus rezultātus. Kā rezultātā es arī varu palīdzēt cilvēkiem. Tātad, ja kādam ir patiešām vēlēšanās būt veselam un ir problēmas un šķiet, ka tomēr tie cilvēki baltajos halātos stāsta brīnumus un ņem naudu un nemaksā viņu atpakaļ, ja nav rezultāta. Griezieties pie manis, es jums visu izskaidrošu, un ja jūs būsat gatavi, es jums arī palīdzēšu. Un jūsu problēmas tiks atrisinātas. Esiet sveiki un veseli!